veiksmes svars svērās uz vienu un uz otru pusi un beigās, es domāju, negaidīts iznākums. 3-2 Harijs ir finālā. Nice. Tiekās. Mūsu viesmīlīgās telpas Ārķams pameta. Es pieļauju iespēju ar mazliet rūgtumu. Es domāju gan. No foršākais veids, kā zaudēt, uzmetot krītiņu. Tas tā kā ar cimdu sejā iemest vienkārši un padoties, jā. Tā kā cimdu uz galdu uzmest, kā duēlē, ja es tev vienkārši. Tu paņem krītiņu uzmet,
Bet tas nepadarīja spēles iznākumu vieglāk Harijam. Kaut arī sitiens no rokas. Liekas, viss baigi vienkārši, bet ziniet, ka iet runa par finālā tikšanu. Ko nozīmē finālā tikšana? Te nav nekādas balvas, te nav pusmiljons par pirmo vietu šodien. Bet te ir vairāk, vispār es gribētu teikt, par ko mēs te spēlējam? Par godu? Nē. Par prestižu? Arī nē. Par izaugsmi? Jā. Harijam šis ir ļoti labs panākums. Spēlēt finālām. Rihardam šis ir ļoti labs panākums. No 29 spēlētājiem. Pēdējie 2 spēlētāji pie galda, kurus mēs tad vērojam, spēle ir Harijs un Rihards. Turnīrā piedalījās tādi skaļi vārdi kā Niklaus, Kaspars Krēķis, Rodions Trifonovs, Edgars. Es varētu vēl saukt vienu pēc otras pusi no dalībniekiem. Arī Aleksandrs Kučmins, kurš pusfinālā tikai piekāpās. Rihardam visu cieņu. Te nav vairs viennozīmīgi viens līderis un pārējie sekotāji. Te šifto, kas priecē, kas man liek domāt, ka mums šī spēle būtu jāpaceļ mazliet līmeni augstāk un kaut kā jāstimulē. Nevien tikai ar mēneša apbalvošanām labākajiem, bet kaut kā jāsāk ir domāt, kā mēs varētu intrigu vēl palielināt. Un ļoti smuks sitiens sanāca Harijam tagad. Es pieļauju iespēju, ka viņš ir burās. 4. spēle pēc kārtas pie TV galda. Wow! Kā sāka izslēgšanas spēle šeit, tā nemaz nedomājiet prom. Domājiet prom uz mājām, kaut kādā brīdī jau būs jāiet. Bet ne tagad. Tagad spēle. Arī man ir uzdevums pēc iespējas klusāk runāt, kas nemaz nav tik viegli. Zāle, spēļu zāle ir klusa, tukša. Pēdējā lieta, ko es vēlētos patraucēt savu murmulēšanu pret spēlētājus. Ļoti labi. Cerams, ka 11. paliks spēlējumā pozīcijā. Ceru, tā kalpos kā bremzēšanas bumba Baltijai. Bet te pašā brīdī ceru, tā spēlē arī tādu citu lomu pašlaik, kā jaucās pietēmēšanas līnijā. Jā, tieši tas arī varētu būt, ka spēlēja kaut kādu lomu. Man šie vakari ir tā kā terapijas vakari. Ikdienā man patīk runāt diezgan skaļi. Neviļus, protams, bet mums neviļus iet skaļā tonī. Kā viens ar otru runājam, es teiktu mī. Do, re, mī, mī, do, re, mī, mī, mī. Mēs runājam tā kā pārliecinošā tonī, šitā te kaut kā. Un te jārunā ar diafragmu. Es pieļauju iespēju arī, ka ja tu spēlē ar diafragmu, elpojot,
Tas var palīdzēt, ieturēt pareizu tempu. Aizmūdējos. Man vajag ūdeni. Kas tās par replikām, ne? Man vajag ūdeni. Te domā spēlēt ar atpakaļ atvilcienu izskatās Rihards vai ne? Ar augšu. Interesanti izvēle. Bet korekti. Spēlēja pozīciju uz pirmo, jo pirmā nespēlējās uz vidējo lūzu nekādā veidā. Viņa spēlējām tikai no šī skatu punktu uz apakšējo labo stūru lūzu. Jābūt ļoti precīzam. Yes, sir. Tagad tālāk jau elementārs mājas darbs. Jānodrošina tikai leņķis uz otro bumbu, lai neoņu par taisnu. Tas ir ļoti svarīgi. Nav taisna. Tāds sitiens pilnīgi dar. Redzam, ka nespēlēja ātri, netrako un perfekti izēja uz 8. noslēdzošo bumbu šajā partijā. Nesteidzās. Jā, ļoti raita. Glīta spēle. Abi divi spēlētie sniegumā. Nav brīnums. Finālisti tomēr esē pēc ūdens. Gandrīz paspēju uz izstēņu sākumu. Izstēņas sanāca ļoti labs Rihardam. Rezultatīvs. Galda pamet vairākas bumbas, un baltā nebija viena no tām. Varbūt nevajadzīga replika un piezīme no manas puses par to balto visu laiku, bet, šodien redzējām foršu izstēņu, kurā Galda pameta 8. pie izsitiena. Savukārt tādos gadījumos kā šis, kad ir iespēja break and run, prāts, pulkstenis 1:30 naktī var arī apmaldīties.
trijās priedēs. Ļoti smuka pozīcija ir. 12, 11. Piecpadsmit, 13. Plāno dažus sitienus uz priekšu, Rihards. Kādreiz, lai neapmaldītos tajās trijās priedēs. Līdz ar to, kad tu tā skaties uz spēli, tu arī viņu mierīgāk redzi. Ļoti labi. Ir labi, ir nelabi. Mazliet nelabi, kāpēc? Jo spēlējot 13, tagad jānodrošina labi izēju uz 15. Tieši tur, kur tad rāda ar kīju, līdz turienei jāatvelk, un adrenalīns var nospēlēt nesmuku triku. Cerams, ka ne šajā gadījumā. Centās būt piesardzīgāks, un līdz ar to bija par daudz piesardzīgs. Šī pozīcija nav labākā, jo baltā tad būs jālaiž apkārt. Vai nu atkal jābremzē, lai varētu spēlēt uz vidu. Ko izvēlēsies Rihards? Laidīs apkārt, un kā viņa veiksme? Ļoti, ļoti, ļoti labi. Nu ko? Iespējams pirmais break and run. Yes. Break and run. Break and run. Break and run. Break and run. Pirmais šovakar uz TV galda un pareizā brīdī finālā izvirzās 2-0 vadībā. Nice job, nice job. Ko Harijam ir iespēja viņam līdzīgi kaut ko izdarīt. Mums par prieku. Iztens labs, iekrīt, baltā paliek vidū, svītrēnās, kas būtu labākā spēlētāja, ir atvērta pozīcija. Vienīgā bumba, kurai prasās tāda specifiskāka izēja, ir 11. Šī skatā tuvākā. Bet uz viņu var realizēt izēju no 10, kas ir šī skatā no pa kreisi. Starp 7. un 2. Fantastiski iespēja arī Harijam parādīt klasi.
Pašlaik gan viņš skatās jau daudz sitienus uz priekšu. Man jāčukst ir, jo klubā nav neviena. Tikko gads taubi ieradās, kā lež naktī, atbrauc pārbaudu, kā mums te iet. Mazliet pat tālu. Pēc 10. tagad. Labākais sitiens, kuru varētu izpildīt, būtu 14. Ar iespēju pat arī realizēt izēju uz 11. Ja jūs saprotat, ko es domāju. Spēlē 14, kas ir pie tikko atkal piegāja klāt kamerai kā reiz. Harijs, bet spēlējot pie 14, tā kā ar stanu izdabūt. Izvēlēs spēlēt daudz sarežģītāku izgājienu. Te 2 no 12 spēlējot, tur maz opcijas, kā tu vari, ko tu ar balto var izdarīt. Tur viennozīmīgi viņi atstīsies pret 4. Tur var sanākt ļoti dažādi. Atstās pret 4. Veiksmīgi. Savā ziņā veiksmīgi, un tajā pašā brīdī neveiksmīgi, jo jāspēlē ir virs bumbām, un izēja nodrošināt ir praktiski neiespējami vieglu izēju. Vienkārši uz iesišanu jāiet, lai saglabātu savu gājienu, un tad būs jāspēlē visticamāk 15. Tā kā teikt, pats režisors. Situācija bija ļoti laba. Bija jāspēlē 14, man šķiet. Iesitam, jā. Iespējams, ka 10. spēlējam uz vidu. No šīs katleņķa. Nevar pateikt, no šīs katleņķa. Vēl mazāk. Varbūt pat 11 iet garām. 5. nedomāju. Jā, jāspēlē 15 un 15 spēlējot atkal sanāk. 15 tā pie labā garā borta zem vidējās lūzes. Arī tajā gadījumā baltai būs tendence iet bumbās 6, 8. Vai ja spēlēs ar spēku, tad atstoties pret 3-1 var iekrist vidējā lūzā. Jā, tā arī ir. Atstās pret tām bumbām un vai saglabāja pozīciju uz 10. I don't know. Bet arī spēlējot 10, jāspēlē ļoti mīļi, mierīgi, lai atstoties pret 7. bumbu, baltā turpināt pecinēt savu ceļu uz priekšu. Jāspēlē mierīgi, bet garām. Viens pēc otras sarežģītas sitienus noved pie tā, ka pozīciju tu zaudē. Rihardam ir iespēja triumfēt. Septītā, viņš piemērīja tā kā 7. uz kuru lūzu spēlējam, viņa spēlējam uz apakšējo labo lūzu pēc 5. Un 5. kā reiz var spēlēt, tagad izspēlēt 2. Man šķiet 2. pret 1 bortu. 5. Septiņi, 4. Tad 6. 6. spēlējot to piesist 3-1.
stāvēt zem 5. Uzreiz pie sarežģītā sitiena jāatķerās klāt Rihardam. Un kļūda. Abi divi izdara nepiespiestas kļūdas izvēlēties sitienu ātrumu, trajektoriju, spēlēt mazliet spēcīgāk. Otro varēja nodrošināt sev. Labi izēja. Un šeit labā atspēle sanāca Harijam. 7. ir spēlējama, jā, bet negluži pati vienkāršākā būma piekrītat. Lūdzu, viducīs tikko palīdzēja bišķiņ. Paveicās, es teiktu, jā. Ui, ko? Nevar būt. Really? Wow! Es ceru, ka viņš nedzirdēja man wow, bet tagad spēlēs kombināciju 4-6. Un kā paveicās, paliek spēlējam 4. Nu, šeit jāspēlē ar augstu pacelt no izteiktu. No 4 jāiet uz 5, no 5 uz 3. Nav varianti. Pustālu 5. jāatstāja. Iespējams pat labāk novietot baltos starp 10 un 11. Bet izvēlē spēlēt uz 3. Ok. Why not? Wow! Fināls ilgs burtiski 15 minūtes. Nu, es nezinu. Filigrāni. Trūkst vārdu. Wow, wow, wow! Tas bija high class, high class. Es pagriezu klusāku mikrofonu, maz drusceņu, klusāku tā kā jutīgumu, var parunāt bišķi skaļākā balsī. Puiši tikko vienkārši izgriez pogas. Fināls bija, es nezinu, tāds, ko mēs gaidījām varbūt visu vakaru gaitā, tādu spēju uz TV galda vērot mums par baudu. Tas bija vienkārši, es teiktu, tiešām ļoti lieliski.